Sveiki, sveiki! Ar jums Vita Solo. Un šodien mēs runāsim par tādu tēmu kā uzmanības fokus. Es dažkārt pieskāros šai tēmai arī iepriekšējos video, bet tātad es gribu izskaidrot vairāk, kas tas ir un kā mēs varam to pielietot savā dzīvē, lai mainītu savas domāšanas, mainītu savus ieradumus un mainītu savas dzīves, lai sāktu domāt pozitīvāk un dzīvot kvalitatīvāk. Tātad mums visiem ir brīnišķīga dāvana. Brīnišķīga dāvana no dabas, no Dieva, no visuma. Es nezinu, kurš kam tic, jā, bet tātad tas dabiski ir mūsos šī te spēja vadīt un kontrolēt savu uzmanību. Tas saucās brīva izvēle, uz ko fokusēties, uzmanības fokus. Tā ir ļoti skaista dāvana, un mums ir jāmācās to pielietot. Jo bieži vien lietas notiek automātiski, jā, it īpaši dzīvojot tādā, tā saucamajā varbūt upuru pozīcijā, gribētos teikt, jā, par ko mēs arī parunāsim citā reizē vēl vairāk. Jā, bet tā tad ir tā, ka liekas, ka man te nav nekādas teikšanas, es esmu ārpus kontrolas, lietas notiek pašas no sevis un principā ir sajūta, ka es esmu tādā bezizējas situācijā, tāda kaut kāda iekšēja frustrācija. Ja? Un ko tad darīt? Kad te ir bezcerība un te nevar neko mainīt. Patiesībā mainīt var ļoti daudz ko. Un no tevis ir ļoti daudz kas atkarīgs. Ja vien tu sāc uzņemties atbildību par to, kas ar tevi notiek, par to, kā tu dzīvo, par to, kā tu domā, ja, par tām lietām, ko tu dari savā ikdienā. Tāpēc patiesībā mums ir ļoti liels iespējas, ļoti liela atbildība, ja, un mēs varam rīkoties atbilstoši saviem apstākļiem, kontrolējot to, ko mēs varam kontrolēt un liekot mierā to, ko mēs nevaram kontrolēt. Un šis te uzmanības fokus ir viena no lietām, ko mēs ļoti varam kontrolēt un kas ļoti veido tiešām šīs te dzīves un ikdienas. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs varam sev dot uzdevumu, ja, tātad likt sev fokusēties uz kaut kādām konkrētām lietām. Ja mēs to nedaram, tātad jā, kā es jau iesāku, tas notiek automātiski. Ir kaut kāds ierastais ritms, ir ierastais mehānisms, kā mēs dzīvojam, un automātā lietas vienkārši notiek. Ja? Vai tev ir labi ar to, vai tev ir slikti, to tu sajūti pats, ja? Un ja liekas, ka šādi vairs nav labi, kaut kas šeit nedarbojās, gribētos kaut ko mainīt, ja? Tad tā lieliskā ziņa ir tāda, ka tev ir šī iespēja kaut ko mainīt. Tātad sākumā tu saproti, kas nav ok, ja? Un tad tu sāc domāt, kā es gribētu, par to mēs runājām sarunā par mērķu uzstādīšanu, ja? Kā es gribētu un ko es gribētu, un tu saproti, kas tad ir jādara savādāk, lai nonāktu pie cita rezultāta. Jo jaunas darbības un jaunas rīcības noved pie jauniem rezultātiem. Bet, ja tu turpini darīt visu kā iepriekš, tad nav jēgas gaidīt jaunus rezultātus. Ja? Tātad kaut kas ir jāmaina sevī, lai nonāktu pie jauniem rezultātiem. Un tad, kad tu saproti, kā tad tu vēlētos savādāk, tad tu saproti lietas, kas tev ir jāmaina, un tu uz to fokusējies. Ja? Tātad kaut vai došu piemēru caur to, kā mēs skatāmies uz sevi un ko mēs redzam sevī un ko mēs redzam citos cilvēkos. Ja? Tātad mēs varam pamanīt gan tās negatīvās puses, gan to slikto, gan tās neizdošanās, gan arī mēs varam pamanīt pozitīvās puses, ja? Gan to, kas izdodās, gan savi sasniegumi, gan arī savi plusi. Visu to pašu mēs varam pamanīt arī citos cilvēkos. Ja? Un bieži vien ierastais mehānisms ir tas, ka mēs pamanam to negatīvo un pamanam to slikto. Pamanam to, kas patiesībā traucē virzīties uz priekšu, traucē dzīvot labāk. Ja? Bet vienkārši tā ir ierasts, tā tas automātiski notiek. Ja? Un es varu teikt, ka bija arī laiks manā dzīvē, kur es varēju pēc kārtas nosaukt visas savas negatīvās īpašības, varēju nosaukt visus savus defektus un varēju pastāstīt par visu, kas manā dzīvē ir slikti, kāpēc man neiet un kāpēc man neizdodās. Kā jums šķiet, kā es tajā laikā dzīvoju? Atbilstoši tam,
kā es redzēju pasauli, kā es dzīvoju un uz ko es fokusējos. Jo vairāk es pamanu šo negatīvo, vairāk par to runāju, vairāk par to domāju, veltu tam savu enerģiju, veltu tam savu dzīvi, veltu tam savu ikdienu, ja, un fokusējos uz to, jo vairāk tas vairojas manā dzīvē un likās, ka katru dienu kļūst tikai sliktāk, ar vien vairāk problēmu, ar vien vairāk sliktu cilvēku ienāk manā dzīvē, ar vien vairāk viss skaitina un ar vien vairāk viss ir negatīvi. Ja? Un kas notiek? Kas notiek? Notiek tas, ka vienā brīdī tu saproti, ka ir tik slikti, kad ir jāsāk kaut kas mainīt. Un jāsāk mainīt pirmām kārtām ir šis uzmanības fokus, uzdodot sev jautājumu, kas tad ir labi, kas tad ir pozitīvi, kas manī ir labs, kas man izdodās, kas man apkārtējos cilvēkos ir labs, kas pasaulē ir labs, ja? Ko es šeit varu atrast pozitīvu. Ja? Un katru dienu uzdot sev šos jautājumus. Katru dienu prasīt, kas ir labs, kas izdevās, kas notika pozitīvi. Ja? Un sākumā ir tā, ka prāts pretojās. Un sākumā ir tā, ka prāts saka, nē, pagaidi, šitā mēs nedarījām iepriekš. Kas te tagad notiek? Es zinu tikai to negatīvo. Un ir ļoti, ļoti grūti atrast. Ir ļoti grūti, liekas, ka tu sēdi un gaidi, un mēģini atrast savās domās, savā vidē, savos līdzcilvēkos kaut ko labu, un nekā nav. Vienkārši nekā nav, jo visu laiku viss ir bijis slikti. Un tam prātam ir jāpārslēdzās, viņam ir jāpieņem tas, kad pa vecam vairs nebūs. Tagad būs pa jaunam, un pa jaunam tikai mēs nonāksim pie jauniem rezultātiem. Ja? Tāpēc katru dienu es sev sāku likt to kā uzstādījumu, es sev sāku likt to kā treniņu, ne tikai trenēt, pieņemsim savu ķermeni, ja, lai tas izskatītos tā, kā es vēlos, lai tas izskatās, vai vismaz dotos tajā virzienā, ja. Tieši tāpat tās arī trenēt savu prātu, regulāri tam uzdodot jautājumus, kas bija labs, kas patika, kas šodien tur un tur labs notika, kas tur un tur ir labs, kas tevī ir labs, ja, un tas patiesībā paņem diezgan ilgu laiku, tas ir regulāri jātrenē, jāattīsta sevī, un ar laiku vienkārši es sāku ieraudzīt ar vien vairāk šīs pozitīvās lietas, ar vien vairāk šīs labās lietas, ar vien vairāk to, kas izdodās, ar vien vairāk to, kas manī ir labs. Izrādās, ka man ir arī kaut kādas stiprās puses, izrādās, ka man ir arī kaut kādi talanti, izrādās, ka man ir arī kaut kādi sasniegumi manā pagātnē bijuši, izrādās, manā dienā šodien arī ir noticis tik daudz kas labs, bet es to vienkārši nepamanīju, jo es biju pieradusi skatīties uz problēmām un sūdzēties par tām. Ja? Un vēlreiz atgādināšu, tātad pats no sevis šis te brīnums nenotiek, ka vienkārši, pēkšņi kļuva labi. Nē, es trenēju savu prātu, trenēju savu uzmanību, lai fokusētos uz to un liktu sev katru dienu pamanīt ar vien vairāk un vairāk šo te pozitīvo. Un tas ir tas, kā es mainu savu domāšanu, tas ir tas, kā es pārprogrammēju savu prātu, tas ir tas, kā es pārveidoju savu dzīvi. Līdz vienā dienā es saprotu, un tas ir diezgan ilgs laiks, tas ir ilgs treniņš. Bet, ja nedara, tad nav rezultātu. Rezultāti ir tikai tiem, kas dara. Tikai tie nonāk pie kaut kā jauna un pie kaut kā savādāk. Ja? Un vienu dienu es saprotu, ka man apkārt ir tik daudz kas labs, ka man apkārt ir labi cilvēki, forša sabiedrība, ja? Ka man apkārt notiek labas lietas un ka vispār dzīve ir skaista. Ja, ka te ir tiešām daudz iespēju, ka te ir daudz labu notikumu un ka viss ir daudz savādāk. Un jo vairāk es uz to fokusējos, jo vairāk es to ieraugu savā dzīvē, jo vairāk tas vairojās manā dzīvē. Tātad mums pavairojās tas, uz ko mēs fokusējamies, tas, uz ko mēs skatāmies. Mēs sākam ieraudzīt arvien vairāk, mēs vienkārši kā magnēti sākam vienā brīdī piesaistīt tās labās lietas, tās lietas, par ko mēs domājam. Tās, par ko mēs domājam, to mēs piesaistam kā savā dzīvē. Mūsu prāts ir kā magnēts. Tas pievelk visu, par ko mēs domājam. Bet mūsu uzdevums un atbildība ir katru dienu sev atgādināt un uzdot šos te jautājumus, uz ko tad fokusēties, uz ko skatīties,
ko es vēlos savā dzīvē. Ja? Un ja es saprotu, ka es gribu dzīvot priecīgāk, es gribu dzīvot pozitīvāk, es gribu redzēt sevi kā labu cilvēku un atbilstoši arī citus, kā labus cilvēkus sev apkārt. Ja es gribu veidot savu dzīvi tādās patīkamās un pozitīvās noskaņās, tad mans uzdevums ir fokusēties uz to un tādā veidā piesaistīt to savā dzīvē. Tā ir mana atbildība, tas ir mans treniņš, ar ko man ir principā jāstrādā katru dienu. Ja? Un nav pret šo visu, nav brīnum tabletītes pret negatīvu, nelaimīgu, neveiksmīgu dzīvi. Nav brīnum tabletītes. Ja? Vienīgā brīnum tabletīte ir darbs, ko tu paveici savā labā. Ja? Un tā brīnum tabletīte var izskatīties tieši tā, ka tu brokastīs no rīta iedzer tabletīti, kas saucās, es sarakstu vismaz 10 pateicības par to, kas tad ir labs. Pēc tam pusdienlaikā iedzeru brīnum tabletīti, kas saucās, es pamanu vismaz 10 lietas, vai nu sev apkārt vai sevī, kas ir labas. Un brīnum tabletīti vakariņās, kur es atkal pamanu vismaz 10 lietas, kas ir noticis pozitīvs šajā dienā, kas ir labs, kas izdevās. Fokusējos uz šo pozitīvo. Katru dienu dzerot šīs 3 tabletītes, pēc 21 dienas, paskaties, kādas būs pārmaiņas tavā dzīvē. Vai tā būs veiksmīgāka, vai tā būs skaistāka, vai tā būs labāka. Jo patiesībā, kas tad ir mainījies? Vai pasaule man apkārt ir ļoti mainījusies? Ja? Nē, pasaule man apkārt nav ļoti mainījusies. Ja? Tā ir tāda pati, kā tā bija iepriekš. Tajā ir ziema, tajā ir vasara, tajā ir rudens, ir pavasars, ir diena un nakts, ir augsti un silti, ir lietus un saule un ir tā tālāk un ir viss. Ja? Bet pamainījās tas, kā es skatos uz to. Pamainījās tas, uz ko konkrēti es fokusējos. Un tad mainās mana realitāte un mana dzīve. Un tieši tā var mainīties tava realitāte un tava dzīve. Iespējams, ka kādam šis bija atgādinājums, iespējams, ka kādam šis bija kaut kas jauns, ja? Bet es gribu, lai jūs šo izmantojat, es gribu, lai jūs šo darat un lai jūs uz šo kādu laiku fokusēties un pastrādājat ar sevi un paskatieties tiešām, kādas reālas pārmaiņas šo te darot un strādājot ar sevi notiek jūsu dzīvēs. Es esmu 100% pārliecināta, ka pārmaiņas būs. Tāpēc to es jums arī novēlu, uz to es jūs aicinu un vēlu izdošanos un skaistas un laimīgas dzīves. Tā, ja tas ar tevi ir noticis, es priecāšos, ka tu ar mani padalīsies. Es priecāšos sadzirdēt, saredzēt, salasīt tavas pārmaiņas. Liec laiku, raksti komentāru, dalies ar savu pieredzi, iedvesmo arī citus. Un tiekamies jau nākamajos video.